Nu, tā diena ir pienākusi. Putins ir ticis pie vienas treknas sankcijas. Nu, tagad tas Putins kritīs un tulītā mēs to Krieviju sadalīsim un pārtaisīsim par mūsu benzīnu tanku un ņirksim atkal 30 gadus par Krieviem. Nē, tas nebūs. Un tieši tas, ko es pirmīt pateicu, tas ir arī iemesls, kāpēc Krievs nepadosies. Putins jau uz to ir noreaģējis, arī pateica, kas ir pilnīgi loģiski, ka tās būs viņam, protams, problēmas Krievijai, bet mēs ļoti labi saprotam, ka tie naftas produkti, kas ir pieejami pasaulē, tie ir ierobežotā daudzumā, un attiecīgi bez Krievijas naftas jūs nekur tālu netiksiet. Bet tā cerība jau ir, kā jau es pirmīt teicu, salauzt Krieviju, lai Krievija kļūst atkal par mūsu vergiem, lai mēs 30 gadus varam pa viņiem ņirgāties. Bet kāpēc Putins nepiekrīt tik brīnišķīgam piedāvājumam, ko piedāvā Zelenskis? Redziet, kur ir atšķirība. Rietumi, jeb konkrēti Eiropa un Zelenskis, piedāvā uguns pārtraukšanu, frontes līnijas iesaldēšanu, un Putins to ļoti labi saprot, ko tas nozīmē. Tas nozīmē to, ka nevis pieprasa mieru, ko pieprasa Krievija, miera līgumu, noregulēt šo visu jautājumu, kā saka, uz mūžu mūžiem, bet Zelenskis, ņemot vērā situāciju frontē, prasa no Putina laiku pārgrupēties, sagatavoties nākamajām kaujām. Un ja mēs tagad pastamies frontē, kur Ukrainas armija ir milzīgas problēmas visā frontē, es esmu šeit konkrēti uzzīmējis Pokrovsku, pie Pokrovskas, kuru teica militārie eksperti, ka tā nekritīs. To šobrīd Ukraiņi ir sākuši pamest, protams, par vēlu, jo ir milzīga problēma. Es esmu šeit iezīmējis aptuveni šitā te pelēkā zona, tā ir tā saucamā nāves zona. Aptuveni 20 km, par kuriem tagad Krievi viņus masē ar saviem FPV droniem. Un tāda situācija nav tikai pie Pokrovskas. Es jau šo esmu stāstījis vairāk kārt. Šāda situācija ir sākot jau no Hersonas, kur ir Krievi ir izsēdušies diversanti pāri līdz Zaporožijai, un no Zaporožijai līdz Pokrovskai ir tāda situācija, no Pokrovskas līdz Konstantinovkai, augšā ejam uz Ļimanām un visām pārējām, visur arī Kupjanskas, Vovčankas un arī augšā pie Sumī, visur situācija ir līdzīga. Tātad uzdodiet jautājumu, kāpēc Putinam šobrīd piekrist? Jo, kā jau es teicu, Putinam prasa piekrist, lai dod laiku Zelenskim sagatavoties nākamajām kaujām, jo Zelenskis negrib mieru. Rietumi, īpaši Eiropa, negrib mieru, jo Eiropa zina, miers uz šiem nosacījumiem, tas nozīmē to, ka visa Eiropas vara var nogāzties un sākt nest atbildību. Lai jauka jums diena!